ir apskatīti visādi maketi izgatavoti. Tā skaitā Cetens pils kalna makets un arī Smiltenes pilsētas makets. Tad paliek jautājums, kā tad izskatījās Smiltenes viduslaiku bruņinieku pils. Ir pieejami Smiltenes pils no ziemeļiem 1788. gada Johana Kristofera Broces zīmējumi un arī plāns ar saglabājušās pilsdrupām. Un ir arī 17. gadsimtā zīmēti plāni, kāda izskatījusies Smiltenes pils. Protams, tajā laikā jau viņa bija daļēji sagrauta. Maketu es nolēmu izgatavot apmēram uz 1500. gadu, kad Mēstas jaunieceltajam Rīgas arhibīskapam Mihailam Hinderbandam nodot Smiltenes, Turaidas, Limbažu un Raunas pilis. Mihaila Hinderbanda valdīšanas laikā Smiltenes pils atjaunot un apgādāta lielgabaliem. Pēc tam arī notiek vēl ziemeļu karš un pils tiek pilnībā sagrauta. Man bija interese, kāda tad īstenībā viņi varēja izskatīties, un tāpēc nolēmu izgatavot maketu. Šeit mēs varam redzēt jau, kad ir lielgabali uzstādīti. Tad stāvoklis apmēram kāds viņš varētu izskatīties. Pils cietoksnis 1500. gadu. Es mēģināju attēloties, kā tur iekšpusē varēja izskatīties. Arī katrā pilī esot bijusi aka pa vidu, un jābūt arī ir zirgu stāvliņu vai kaut kādām lopu novietnei, un, protams, kur nu bez apsardzes telpām. Protams, lai varētu aizsargāt mūri, ir arī jumta izbūve ar tiltiņiem, kur varēja pārvietoties pils aizstāvi bruņinieki. Kā šī ir bīskapa pils bijusi. Interesanti ir tas, kad bīskapa pils var atšķirt ar to, ka viņiem toņi ir četrkantaini. Protams, tas nav labākais variants, jo šitādas pilis var vieglāk sagraut. Ar lielgabaliem nošauja sadrupina stūrus, un tāpēc tam tik atliek pāri šāvieni pa sienu un siena apgāžās. Šeit arī vēl viens lielgabals. Šeit ir kā galvenā mītne. Viņi saprot, ka tas mūris priekšā ir tāpēc, lai nevarētu tiešā šāvienā pa vārtiem iešaut. Aizsargāt. Izbūvēt arī vaļņi. Sākumā tādu vaļņi nebija, tik es saprotu pēc aprakstiem, bet attīstoties lielgabaliem un citiem šaujam rīkiem, tika nolēmts, ka tādi jāizbūvē bastioni. Šeit varam redzēt arī tiltiņi pāri abulai, un arī tur kāda ēka ir ar dīķīti, un priekšpusē ir kaut kādas ēkas, ko varēja redzēt arī tajos 17. gada plānos, 17. gadsimta, un šeit ir pats vidus ezers ar dzirnavām. Noteikti tajā laikā bija arī dzirnavas, kur varēja malt miltus. Šeit viens kalps, dzimtcilvēks samals miltus, krāmē iekšā vezumā, lai vestu uz pili. Šeit atgriežas jātnieks no ceļojuma pilī. Šāds
ir mans tēlojums, kāda varēja izskatīties viduslaiku bruņinieku pils Smiltenē. Un vēl ir runas, kad it kā no pils esot uz baznīcu izbūvēts tunelis, bet tas ir diezgan aplams pieņēmums, tāpēc, ka pili uzbūvēja 1360. Gadu, bet baznīcu pirmo, tajā vietā, kur tagad baznīca atrodas, izbūvēja tikai 1500. Gadu. Pirms tam bija vai ne baznīca pilī vai kapela bija tikai. Un mans spriedums ir tāds, ja tā dēja bija, tad drīzāk varētu būt no pils pagrabiem, nevis no šajās laikā esošās kalpu mājas ar pilsdrupu teritorijā. Un tās eja varētu būt, teiksim, uz Dzirnavām, apmēram par šo vietu. Protams, to varētu vairāk vai mazāk noskaidrot, ja atraktu visus pagrabus, kuriem vajadzētu būt zem šīs pils apakšā. Bet pašreiz tur viss ir aizbēdz, sabrucis. Ir vienīgi šajā posmā ir smēde, kādreizējā, ko tehnikums izmantoja, un droši vien arī pirsta līvena mūžas vajadzībām tika izmantota. Tāds lūk spriedums ir. Ar to arī Smiltenes vēstures ciklu esmu it kā pabeidzis.